Sveiks jaunā sērijā. Beidzot atbraucam no Rīgas un saulīt mūs bišķiņu lutina, jā. Pastāst, kā sētu var izmantot par veļas žāvētavu. Tur to pankūks, brokastis bērniem, jā. Tātad, kamēr bijām Rīgā, aizbraucām šopingā, tomēr nopirkt pa 6 eiro to griezt lampu hinkaļu vietā. Pagaidi. Reku. 6 eiro. 6 eiro varēs uzstādīt. Un tad vēl lifehacks, vismaz man tā liekas krūta ideja. Šitā te paciņa ar vāciņiem un 3 kastītēm maksāja 1 eiro Ikea. Un es plānoju viņās sabērt visas nāgliņas, skrūvītes, ar marķieru varbūt uzrakstīt izmērs virsū. Pasies, cik daudz nopirkt, 15 kastītes. Vēl nopirkām pa trīnīt lampas, tāpēc, ka viņas ir foršas. Un atradu risinājumu. Arī Ikea pa lēto varēja nopirkt 80 uz 200 madrats, 39 eiro. Divus nopirkt, 78 eiro. Tas ir to, ko es teicu. Un kāpēc nevis vienu lielu madrats, bet 2 mazus? Oi, kā kaķīši man te čučiņā. Tāpēc, ka reku viņi dalīsies uz pusēm, tur es pagarināšu uz turieni, lai sanāk 2 metri gulta. Un, lai šeit var pacelt, jo te ir kastas, te varēs visu kaut ko likt. Ja būs vesels madracis viens liels kopā, tad būs grūti pacelt. Tad no Rīgas atvedām, kas palika pāri no remonta, tapetes. Tās tapetes mēs te mēģināsim kaut kur salīmēt, lai smuki remontiņu uztaisīt, kā sagās. Kaut kā šitā, iekārtojamies, sākam jaunu sēriju. Vēl pateikšu, ka, ja nekas nepatraucēs, šī sērijā es gribu vairāk tos kosmētiskos darbus tomēr uzticēt Diānai. Man tur vēl tas jāpabeidz, un tie 3 stūri tur jāizgriež, jā. Beidzot, nezinu, es viņus jau... Un šī sērijā es gribu uzlikt pamatus. Es gribu uzlikt pamatus un sākt būvēt šķūni. Tad mums viss gabals ir pilns ar visādām lietām, viss ir pārbāzts, piebāzts, nav kur turēt neko. Tā kā iekārtojamies un sākam sēriju, pareizi. Viņš teica, ka viņš nesēs šogad zāli. Viņš teica, ka viņš nepirka zāli. Un viņš teica, nav jau jēga to zāli sēt. Un kā jums šķiet, ar ko viņš tagad nodarbojās? Viņš sēja zāli. Tas ir ļoti loģiski, vai ne? Ka tu saki, ka tu to nedarīsi, ka tas ir... Es nevaru, man psiholoģiski gribās bišķiņu papēt, Psiholoģiski? Jā. Tas nekas, ka es trusinās. Kāpēc tu atklāji? Tie jaunās paudzes speltšorti. Jūrmalā taču viss staigā trusinās. Jā. Tādās, kuras neelpo. Jā, īstenībā. Šādi Oskars izvēlējās kaut kādu zāli, kas ir domāta, lai pa viņu varētu mīcīties. Sport. Jā, un tāpēc mums tagad ir plus vēl viena zaļā krāsa. Jo gan jau... Nē, šitā jau ir zaļa. Šitā. Jā. Daļa jau ir. Labi. Es tā. Mēs taču runājam, ka tu visas paciņas nesēsi, ja? Es gribu rudenī gribēt izlīdzināt to zemi un tad, bet neizturēji. Jā. Mēs beidzot atvedām kvadrciklu no Rīgas. Dēliņš tik priecīgs gāzē, te tagad te parkojās, ņemās uz priekšu, uz apakaļ. Super. Es braukāju to kvadrciklu, man sasāpējās kājas. Jā, tāpēc tur pedāls jāspiež Amēlē stiprāk, jā? Jā! Dāmas un kungi, es beidzot esmu saņēmies izgriezt tos 3 stūrus. Jau vienu izgriezu, jā? Re, kur ir trafaret. Jā, viņš nebūs tāda biezuma, bet viņa funkcija ir domāta, lai spilvens nebrauc stūrī. Es viņu bišķiņu noslīpēšu. No tām brusiņām uztaisīšu šeit, tā kā šeit brusiņu un pie sienas. Es pateicu, ka es viņas balts nokrāsošu. Un es viņas noslīpēšu bišķi, lai te zin, kā jā roku kādreiz liek, lai patīkam, un nokrāsošu balts. Un galvenais, ka rek šitien te ir tāds tā kā sanāk stūrītī caurumiņš, tas uzmījies te naktslampiņu uzliek, te rek kā aizmgrē vadu var ievilkt. Viss pareizi? Un tagad es iešu iekšā, pastīšos. Bļavins galvats. Reik, Diāna gruntai sienas. Jā? Un kaķītis mazgājās. Jā? Super, pasties, cik forši.
Nu, viss es ņemu, kuri baltā krāsas, nokrāsošu tos 3 stūrīšus, un tad pastīsimies, kā es viņus uzskrūvēšu tur virsū, un kā viņi izsīsies, un kā viņi pildīs funkciju. Reku gribēju parādīt, uztaisīt tos 3 stūrus, izgriezt tās brusiņas uzlikt, lai var šidā pie sienas pieskrūvēt. Tagad man atnāca ziņa, ka ir saldējuma mašīna atbraukusi uz ciemu. Es tagad gribēju nokrāsot, bet jāatliek. Ātri jālaiž pakaļ saldējumam. Amēlī, Reika, ātri parādīsim, lai apmēram parādītu, kāda atmosfēra ir, ja? Kad kā izskatās saldējuma mašīna. Viss, paldies par uzmanību. Nu, tikko ar meitu atbraucām, davai ātri unboxing. 26,50 € samaksāja par visu šo kastu. Tā, proteīna batoniņa, pagaidi, Mark, nebrauc virsū. Pateiksiet, vai 26,50 ir daudz vai nē. Te ir 10 saldējumi, viņa saldējumi suliņas. Jāizgo. Nu, kaut kā šitā. Nezinu, cik te ir kopā. Amēlī, tu nofilmēji saldējumiņas? Jā? Nu, daudz? Jā? Daudz saldējumi? Jā. No. Izskatās, ka te kaut kāds pirmās tapetes līmējas virsū, vai tu mēri šobrīd? Tu jau līmē? Es nemāku līmēt. Tu negribēji, lai es filmē. Labi, es nefilmēšu, ceru. Zinu, kā cilvēks neērt uzreiz paliek, ka filmē. Ejam lūkoties, kas man tur ir sanācis. Izskatās tā kā kaut kādas šitās te reaktīvās lidmašīnas. Nu, leju es nekrāsoju, augšu es nokrāsoju. Vienā kārtiņā es 2 reizes nekrāsošu, lai foniņam balts izskatās. Un principā, rekur arī otrs, viņi iešu skrūvēt klāt. Un tad oficiāli tā puse būs tiešām pabeigta. Amerīna, pacelu, varā moci. Papi. Filmē? Nē. Nu, pasties, kāds smuks stūrīts būs. Ko? Jā? Jā, beidzot beigas runāt par 3 stūriem kaut kādiem. Jā, man liekas, ka pusi skatītāji vairāk nesaprat, par kādiem 3 stūriem es laiku runāju. Ja jūs tinat video, tad jūs nesaprotat. Ja jūs esat tik trūs sekotāji kā Skarbais, kas skatījās YouTube kanālu, ka mums bija 7. bembis. Skarbais. Es vienkārši gribu pieminēt Skarbo. Skarbais reāli ir varbūt vēl kāds, bet viņš ir viens no pirmajiem šī kanāla skatītājiem, kurš pēc kanālam ir, es nezinu, cik gadu 10, nu, es nezinu, karš daudz, kurš vēl joprojām skatās un vēl komentē. Nu, tāds visilgākais skatītājs šitā kanāla. Viņš tā kā... Kanāls ir tik aktīvs, man liekas, tieši cik mēs esam ilgi attiecībās, jo pirmais video, kas tev ir kanālā, Nē, viņš ir no Kanārijām, mēs tur bijām 1. gadu attiecībās. Nē, bet man ir vēl vecāki video, tur policija, kur mums ar Edgaru apsturēja. Tev bija dzīve pirms manis? Nē, nu labi, sadzīves bardaciņš jau visādas segas spilveni, tas ir normāli. Bet 3 stūrīši ir pabeigti beidzot. Ejam lūkoties, ko Diantai sadarījusi. Atradīs kasaku. No, pasties, nu smuki. Nu, protams, vajag visu pabeigt, jā. Tu neredzēji kasaku? Kādu kasaku? Oi! Kaut kas stūrī tur nav? Nu, stūrī arī. Labi, mums var rekut. Kur es tāpat daudz nogriezu, man nācās. Ai, nu šo vietu neviens neredzēs. Vispār smuki pabeigsim visu. Skāpīšus nokrāsosim jaunus, baltus. Kas ir? Kas ir dēliņam? Kas ir? Pastāst, cik forši uz tā 3 stūrīšu var reāli uzlikt lampu. Nu, un vakarā, ja 2-3 stūrīšos saliek, ļoti smuki būtu, romantiski. Es kā Oskars liek klāt, izrādās, ka mēs to logu izlauzām, tāpēc, ka šitie stiprinājumi nebija uzlikti. Jā, bet reāli šitās te mazos metāliņus es noņēmu, lai rāmīšus varat, nu, viss. Un izrādās tas loks tā kā pievelks klāt pie rāmi ar tiem metāliem, sanāk, viņš tādā brīvkustībā palikas, viņa atstāja vaļā, un viņš ar svaru izlūza. Nu jā, tad zinat, ka jūs labojat traileru, neatstājiet. Un skatieties, šis ļoti profesionāli pieeja. Ļoti profesionāli. Tāds, ja jums kaut kas nesanāk, ja jūs pārgriezāt, jūs tādu kubiku vienkārši ielikt iekšē. Bet tā nevar redzēt.
Nu, vēl bišķiņi ir jāpastrādā vēl šeit. Un tagad tie skapīši izstāstā, nu tā, zin tā, nu, ņočiņi, vai ne? Izceļās uzreiz, ka viņi tādi veci, zin. Sūdi pēdējie, zin. Jā, lūdzu. Nu, reku, es ņem ārā dēļus, jā? Čirtkuks. Un reku, izgriezu dēli priekš pabeigt tur, kur vēl nav. Jā. Un mēs varēsim likt tos madračus. Jā. Un vispār es tev pateikšu, dēļ tā, ka ir multi-instruments, jā? Jā. Te var vienkārši, reku, šņik, reku var šņik. Es sapratu, un kaita paliks. Jā, bet man vajadzēs kaut kādu līdzīgu te galā tādu uztaisīt, lai, nu, negrimst madracis iekšā, konstrukciju pielabot bišķiņu. Jā. Un vispār par smuko mūsu kozī īstabiņi. Vēl lampiņas kaut kādas smukas saliksim. Sapratu, kad jāņem raibas, tāpēc, ja tu gribi noslēpt, kā es saku, ļoti labi slēp. Jūs šo ceraties visu, kā tur bija dēļ, da vispār nepateicu. Draugi, rekur jau aizšu visu ciet, tur ar gabaliņas saliku, un to mīkstumiņu, vai šī tādu mīkstumiņu, reku tur iekšā iešu, tuliņās izzāģēju tos tur, jā, un tagad man vajadzēs izdomāt konstrukciju kaut kādu uzbūvēt, lai madracis negrimst tur iekšā. Un tā pa bišķiņam, kā sakās, un te arī viss būs pa smuko, nu. Super, man tā patīk, ka ir tie instrumenti, lai var šo visu izdarīt. Reku pat te arī speciāli madracim izšāvu. Nu tā, lai pēc iespējas, labi, puisim. Gribu padalīties ar vienu lifehacku. Kā var, es nezinu, vai tas ir lifehacks. Uzvāri makaronus un rimčikā var nopikt tunci ar tomātu mērcē. Vienkārši novāri makaronus, iemais super garšīgi. Tā, protams, ir gaumas lieta, bet man reāli patīk un tas ir ļoti viegli un ātri. Nu, lūdzu, saki. Jā, un Amēlija man saka, es ieliku kaķēdienu. Viņi ieraudzīšu to koncertu, kas tur iebēru un padomāju, ka tas ir kaķēdienas. Savu dīles nav izauguši, tāpēc mums tāda, zina, salātāji. Jā, nu reku man porcija. Paldies! Nu, es šitā uzzīmē, pareizi? Es domāju, ka ļoti pareizi. Tāda viegla gaisma nāks no āras. Un... Jā, un nebūs karsts. Jā, nu, kaut kā šitā, man liekas arī smuki. Nu, ļoti labi. Visu! Nu, varbūt durvis arī aizlīmē. Es domāju, šitien arī tādas līnijas salīmē, tāpēc, lai te smuki ir. No. Tā ir ļoti grūts uzdevums. Jā, tas ir tiešām gemeroīņš. Es domāju, šitā labāk nefilmēt, ziniet. Filmē? Vispār es gribēju sūtīt, nu, tā kā tāpēc tur ātnī aļu, kā te mums patika. Bet Oskars teica, ka taču pietiek, mums tik daudz tāpēc, mums viss kaut kās vajag lietot. Kur man vajag, lai es ar katru reizi aizbraukt uz depo katru dienu, kad es esmu Rīgā un notērēt naudu. Tāpēc ir jāekonomē. Ikejā jau cik reizes mēs tur bijām. Nu labi, Ikejā jau mēs tur pa kapēciņām, zin kā. Pa kapēkām? Nē, nu labi, kāds 150 eiriķi jau tur ir atstāt. Tās jau pupa mīzes. Nē, nu labi, nav jau tā, ka kapēkas. Nu, bišķi uz roltoniem jau dzīvot. Es tikko vakariņu spēju. Es vēlējos padalīties ar Oskaru ģeniālo ideju. Nu, tātad doma bija tāda, ka tāpēc bija, nu, tika liks šitā, tad veidos to stiku, lai sakrīt vienādi, ja? Es saku, bet mēs taču viņus varam līmēt tādu garinisku. Nu, vienkārši garinisku loksni nogriez un miers. Un zīmējumu nevajag veidot. Baigi dīvaini neizstāsīs. Es jūtos tā dīvaini, jāsaka. Kā kaut ir frīki, mēs te riktīgākie. 8 gada trailerīts, tāda, zina, ar frešiem zaļiem. Bet, nē, nu, mājīgi. Nu, vismaz man liekas tā gaiši, forši. Jo tās puķas, ko es skatījos, viņas būtu Oskar bijušas par, viņas būtu pat tumšas. Jā, protams, tev ir galvenais tā. Jā, viens nopietni. Nopietni. Čuķuķ. Ko tu stāst? Jā, negribas rulli veselu vērt vaļā, redz rekolējā. Un ko tagad darīt? Stikojam.
Sastikojam vienkārši un viss. Sastikojam, ķipa, tas, kas nav stikā. Jā, šito te vai tu neveik te? Tu arī līmēs, es biju domājis to baltu krāsu. Jā, es gribu viņu līmēt, tāpēc, ka tu man teici, ka šitais un te ir šitais, un reku šito tagad nevar redzēt, tad šito var redzēt. Es biju labāk krāsot baltu. Šiten balts, un būs tāds kontrasts smags. Apēc kam tad es tur liku to... Grunti? Nu, jā. Cik tev darīt nav ko? Dūris taču mēs arī krāsos. Nu, priekš kam viena siena būs raiba, te nebūs raibs. Bet tās ir durvis. Nu, bet tās ir durvis, bet tā būs vismaz balts viss. Tu ķipa reāli ekonomē to vienu sūdu, to rulli, tev viņu žēl, kur tad tu viņu taisies vēl dzīvē lietot? Nu, kas tu nevari nokrāsot sienu baltu? Bet es negribēju. Jā, vai krāsosim viņu baltu. Nemāci man, es tev pateicu, kā ir un viss. Reku, gribu noņemt šitos plintusiņus, jā? Un kāds man var izskaidrot, šitādu plānu dēlīt, jā? Kāpēc ar šiti garu snagu jādzen? Tas ir kaut kāds vāks. Kas bija? Paskaties. Vienkārši kas bija, ar to arī iedzina. Nu, bļovins, nu jā, cauri sanāk visai grīdai. Sviests. Rektās skrūvers sarūsējas galā, tāpēc, ka viņi reāli izgāja cauri visai grīdai. Nu, bļovins, kā šitā var darīt kaut ko? Ko tu jautāji? Cik ilgi žostā krāsas? Es nezinu. Pastaties. Jūtat? Jūtat? Jā. Old one, new one. Pagad, tumšu, šitā labāk. Old one, new one. Bet divreiz jākrāso. Kāda mums te retro istaba, ļāviens to. Vispār tu varētu šitam noņemt, man ārti stāvēts. Jā, labi, izdomāsim kaut ko. Šodien ārā laiciņš priecē. Es gribēju jūs skatītāji iepriecināt ar pamatiem. Sāk būvēt šķūnim pamats, šūt karkasu grīdai. Bet reāli ārā lietas. Līdz tā kā pa jāņem. Pa pamatiem. Apa pamatiem kaut ko nofilmēja. Nu, re. Mamā, Un kāpēc mums- kāds daži? Viņi mazgājās, Marta. Nē, mamā. Tāpēc, ka viņi tā mazgājās, viņi neiet Nu, dušā. vienmēr sakot, baigi sūdīgi. Gribās, pieņemsim, es teikšu tā. Varbūt daudz piekritīs, un tad, kad ir atmācies laiks, baigi forši strādāt, kaut ko būvēt. Kad es rītīgi sauli, tad dienas vidū neko nevar padarīt. Un es dienai no rīta saku, super, apmācies, un šitien saģērbšu to sporta kostīmiņu un iešu maukt. Un vienkārši sākās lietas. Visu laiku. Eiku, mēs šodien gulējām uz tiem jaunajiem matračiem, ko Oskars nopirka. Arī kurš tādas te mēs nopirkām Ikea. Taču parāda normāli, paskaties. Es šitā nevaru. 39 eiro. Nu, te man bišķiņ modifikācijas būs jāuztais, jā, bet... Jā. Nu, pasties, Eiku ar lakšarī krāsojums, ideāli, redzat? Pilnīgi jauni madrači 78 eiro iznāca. Nu, tas ir lēts. Vajadzēs otro reizi, nu, krāsot, tāpēc, kad nav labi. Kā tas pa savu runā, nu, vot. Un aizskaru senāk. Nu, kā jums patīk freaky style istaba? Man patīk, mums vēl ir jāatnes, mēs nopirkām vēl spilvenus un spilvenu Tas drāns. dizains, ko Diana teica, šis no aļuka. Pārvalds. Aļuka Aļušais dizains. Spilvens no Ikea pa 2, ja? Jā, pa 2 bija. Paliks spilvens. Nu, pasties kāda komplektācija sanāk. Nu, bet man liekas, ka ļoti mājīga telpa. Es Man šodien patīk te šeit gulēju. šitais plauktiņš. Šitien te var šitā sēdēt, skatīties, kā lietas līst un neko nedarīt. Te arī var forši apsēsties pie datora portatīvā. Jā, uzlaic te kaut kādu spilvenu. Šitan sēd. Jā, Montē vlogus tad, kad dators būs, ne? tak ir dators. Nu, man. Ai, viņš tur savu aimaku, magabuku vai kaut kādu vēl viņš tur Nē, nu man ir personālā stacija normāli mājās Rīgā, bet es gribu, lai es vasarnīcā varu sēdēt un montēt video. Jā. Tikai, kad tu to darīsi, tev ir jāfilmē vlogi. Nu, tur jau tā lieta. Galvenais Oskars teica, lai es visu pati te līmēju, bet beigās viņš pieslēdzās un palīdzēja. Tur, kur ir logi, loģiski es palīdzēju, tāpēc, kad pasies, cik perfekti sanāca ap logiem, tikai tāpēc, ka es pieslēdzos. Jā, redz, cik perfekti. Nu, ko tu filmē tūplānā? Nu, johaidi rādi. No tālu normāli izstāsts, viss kārtībā. Viņš man kaut ko teica, lai es ar balto krāsu piekrāsu. Pasties, un šeit var sēdēt arī skatīties, kā tomāte auga. Un mēs vispār dārzam izgājām cauri ar kameru pastīties, kas tur jau izaudzis vai nav. Nē,
Un tad pēc tam, kad lietas nebūs, iziesim. Jā. Bet uzrakstiet kopumā komentārā, jums patīk šitādi frīki istabi? Jūs tādā gribētu palikt par nakti? Paskaties, redzi, tā, ka es noņēmu to sienu un tur uztaisīju, reku. Reku, es varu normāli apgūties. Tā šeit bija tāda sieniņa. Viņš uztaisīja un tāpat tā šodien gulēja tur, nevis šeit. Tam jau nav nozīme, nu, galvenais Man ir... viss krāsā. Es eju čučiņā, ka man lietas līst. Pāsties, cik forši sēdēt pie guļamistabā savā kozī brokastiņā sēst maizīt, kā ķīts te mazgājās. Un gribējās vēl atzīmēt faktu, ko Diana tikā pateica, ka mēs pirmo reizi šī villā taisam ēst. Tāpēc, kad ārā lietus un Jā. negribās tur lietas stāvēt. Tāpēc mēs te taisam kaut ko ātri pagatavojam. Nē, bet forši šitan iekšā, vai ne, taisīt ēst, ne lietas netraucē, ka tāds laiks. Mainīties man paiet garām. Jā, vietas ļoti daudz, super vienkārši. Nu, bļāviens dēls tur, bļāviens ap likti intelīt mētājās, nevar normāli nofilmēt vlodziņu. Jā, un man starp citu par to airfriteru, par Temu rakstu, ko te jūs viņu tur teicāt, ka tā lietos, nelietojiet. Nu, reku, mēs viņu lietojam. Mums laiku lietu šeit, mums viņus laiku lietu. Jā. Viņā ļoti forši cept nāgets, mozzarellas nūņas, friškas, nu, rīktīgi maizītes. Viņš iekomentēja pa podu, lai veselīgāk ēdienu mēs gatavot, un tu nosauc pilnīgi visu, bļāviens. Tikko piekus. Tā nostrādā. Mēs tikko pamats izlikām. Nu labi, mēs viņus izlikām, kā izlikām. Vienkārši nolikām akmeņus, bet vēl neko nemērījām. Betonu uzlējām, kamēr mēs. Jā, viņi nav ne izmērs, nekas nav salikts. Vienkārši klučus nolikām. Un tēlojam, ka riktīgi piekusām. Man liekas, ļoti labi izskatās. Es domāju, vairs neko nevajag. Nu, es arī domāju, tā arī atstāsim. Vienkārši tur var riteņus kraut iekšā starp tiem betoniņiem un viss būs smuki. Iztēlojies, ka tur ir. Jā, vizualizē, ka it kā tur ir būdiņi un viss. Un tur tādā kvadrātā iekšā, reku tur visur rīteņas, kvadraciklu noliec un ar depo plēvi biezo nopēc un pārklāja visu pāri. Super, man liekas. Izdomāju savu sieviņu iepriecināt, pasties, nu. Uztaisīja viņai vēl vienu dobu zemo. Viņa man tur visu laiku čīkstēja, ka viņai gribētos šitien pagarināt un plans for you zemenes iestādīt. Tāpēc, ka te vienalga tāda nevisai forši tā tur. Nu, lūk, un es uztaisīju, lai viņi te apžūst, viņi ar antiseptiķu apstrādāt. Pēc tam, lai viņi pati pilda to zemi. Un tas bija viens no iemesliem, tāpēc, ka sieviņa gribēja zemenes pārstādīt, jā. Un otrs iemesls man vajadzēja bišķi atbrīvot šitien. Tāpēc bišķi notērēja dēļas, jo es gribu vilkt ārā tos 6-metrīgos. Nu, kā pareizi sauc? 50 uz 150? Nu, 5 cm reiz 15. Bet man ir 6-metrīgie tādi 2. Un es viņus gribu izvilkt. Pēc kaut kādas savas greizās loģikas es tur gribu tos keramzītus nolikt pareizā līmenī. Nezinu, kā es to darīšu. Vizuāli es redzu, ka tur bišķiņi vajadzēs ierakt. Man jāatrod, laikam, kurš ir zemāk. Man jau lāzeri tā mēra nav, ja? Jāatrod, kur ir zemākais punkts, un tad jāpielāgo kaut kādīgi. Nezinu, kā es to darīšu, bet, nu, kā sagās. Šķībāk jau neko nevar izdarīt. Pareizi? Nekā ir? Atkal, nu, bļāviens, nu, buco, nu, cik var? Nu, ārprāts kaut kāds. Es neskatīšos tavus līķus. Šķūnis būs grīdas platība 2,5 reiz 5. Tagad griežu 2,40, jo no abām pusēm ies 5-metrīgais, katrs 5 cm biezs, tad kopā ir 2,50. Ko es gribēju pateikt, kad man nav tas garinātājs, es zāģēju reāli ar ribzāģi pa 30 eiro. Nu, tāds sūds pēdējais. Un man jācenšas maksimāli, cik vien var, taisni nogriezt. Es lieku šitādas sūdiņu nopirku. Pagājušajā gadā man bija sliktāks. Ar kuru es tā uzzīmēju, tā kā ķipa 90 grādus. Un tad uzmanīgi ķeksēju nost. Nu, lūk, es tēt izgriezīšu 2,40 un 2,5 metrīgus šitos. Tur salikšu. Un tad apsīšos vienkārši, kā izstās vizuāli, lai tos akmeņus var palīdzināt. Ne akmeņus, bet keramzītes. Pamazām te rākos, jo es pirms tam, ka kārtoju, mēģināju pareizās secībā sākt, lai nav jākrauj viss nost, lai dabūtu vienu dēli. Nu, man tikai bišķiņ bija aizklāts. Un tagad, reku, mēs ar Diānu celsim, reku, ir 2 6-metrīgie.
50 uz 150. Jā? 6-metrīgais dēls? Jā. Tad man vajag, lai Diana man palīdz izcelt rekur. Es gribu nošņikāt pilnīgi taisnu galu no viņa 5 metri. Nu kā smags, nu beidz salīt. Vienkārši noliec. Mīlestība pārvalda visam. Vienkārši jānoliek, saprot? Tāpēc, ka viņi te zāģēšu. Un reku otru paceļam ar pie reizes noliksim blakus. Lai man vieglāk pēc tam. Ot, tepat, ja, stop. Šitien. Šitien, noņem. Nē, noņem, nu neredz, kur man stāv. Neko vispār nesaprot. Viņš var arī paralēli. Es pat piekus ar antiseptiķu pūst ar to aparātu. Nu, te var redzēt. Es vienkārši uzliku to dēli. Ek viņš ir gaisā. Šitā vieta ir tā kā paugurs. Un es vienkārši sanesu. Es domāju, labi, ja es sanesu, apstrādāšu ar antiseptiķi. Un tad mēģināšu domāt, kā likt līmenī tos keramzītu blokus. Oi, bļāvens. Un uzreiz antiseptiķis, es jau tur viņi tie dēļi apspricēti, jā. Tāpēc, ka es garām ejot, vienmēr viņas bišķiņi apspricēju. Tad, kad uz īsto vajag ar antiseptiķi apstrādāt, to uzreiz piekūst. Nu, rekur var redzēt, jā. Kā kaudzi jauc nost, uzreiz kā bija kaut kur apakšā dēļ, tā tur jau, protams, vairs nav. Tā no malas vienmēr izskatās, ka it kā man viņi visi būtu jau bijuši apstrādāti. Bet tā realitātē, protams, nav. Labi, iešu atvilkt elpu. Oi. Antiseptiķis serkliņ beigsies. Būs 20 litri koncentrātu, kur jāatšķaid 1:1. Būs 40 litri antiseptiķi notērējis dārsts. Darbos īsti ko uz dobēm. Nu, te garām špricējot, paletes esmu apšpricējis. Nē, nu daudz jau esmu apšpricējis. Bet, nu jā, vajadzēs vēl antiseptiķi. Nezinu, vai bija teicis, bet sakrā ar to, ka mums pagājuši gadu taču te plūdi bija. Nu, daudz, kur Latvijā bija plūdi. Tā doma ir, pirmkārt, tā brusa ir 15 centimetri. Bet otrkārt, uz keramzītiem, bet 2 keramzītiem likt, lai droši paliek droši vai nedroši. Lai kārtīgi būtu augšā, ja dzīvē gadās atkal kaut kādi plūdi, jo man grīda būs no OSB, un ja viņa paies zem ūdens, tad ir čau rasma. Visu dienu viņš ņemās to kladru. Mēs tikai lādējam, un viņš brauc. Lādējam, un viņš saka brauc. Viņš saka eksperimentē, kam var pārbraukt pāri, kam nevar pārbraukt pāri. Es tikko savu vīru pārbaroju, un tagad viņš man galvenais, es viņu pārbaroju, viņš man saka, ej, es tev uztaisīju dobas, davai tās tagad tavā kompetencē. Jā, es neteicu, tu gribēji, lai tagad rodas tur, ka ņemies daries. Un viņš galvenais šito salika un pateica, nu viss, un tagad tu katru reizi ies, tu vienkārši šāp kā pāri un liec mants. Jā, bet skaties, redzi? Redzi? Klausies, man būs stulbs jautājums. Es, protams, es neko ne. Es eksperts, Nu, es esmu eksperts atšķirībā no tevis. Labi, no. A tu pa vidu neliksi? Nu, šito. Vai pa vidu pieņemsim te un tur. Vai, es nezinu, vismaz manā ģeniālajā prātā man tā kā... Pirmām kārtām, grīdas sastāvies no 15 cm biezas augstas brusas. Man jau komentāros piesienas, kas nepareizi saukaitos dēļ. Nu, kāda starpība? Kāda starpība? Vienkārši zem video aprakstā ieliec to vārdu un skaidrojumu viņu. Es neko nelikšu. Manām vajadzībām, tā kā es zinu, man pietiek. Tātad, te ies kopā 9 šitādas brusiņas. Varbūt viņas nav brusiņas. Man ir 8. Es tā kā 80, nezinu, kuros gados es ar roku zīmēšu to būdu. Pats sazīmēju. 80. Es nezinu, teikt jau programmām cilvēki. Es pats uz lapiņas uzzīmēju visu būdu, dēļ tā es izskaitīju, cik un kādus materiāls noliku. Tātad solis būs 60 cm, starp dēļiem. Ja? Jā. Un viņi visi būs nošūti ar 22 mm OSB 3 plāksni. OSB 3 nozīmē mitrumu izturīgā. Nu, mitrumu izturīgā tas nozīmē nosacīti, tāpēc tā tomēr ir saplākņota. Un viņa tiekot mitrumā loģiskā uzpūtīsies, sadalīsies un sabojāsies. Es tā kā lekciju tagad vadu vai... Tu vispār man neatbildēji uz mani jautājums. Tev paprasīja, vai te pa vidu būs... Nē.
Kāpēc? Tāpēc, ka turēs 15 centimetrīgi ieieši tie dēļ. Ja neizturēs? Plus pati brusa. Plus pats OSB viss nošūsies kopā. Tātad tu gribi man pateikt, ka šitā ir pareizi? Pasties, kā viņš ņemās. Es domāju, ka es nevaru komentēt, kas ir pareizi, kas ne. Es daru tā, kā es saprotu, ja. Kaut kur pakonsultējos, man tur, pieņemsim, Ainažu labākais draugs ir Ainārs, jā, ar to es dažreiz tur sazvanos papļāpāju. Jūs droši zvanat Aināram, ja jums kādi jautājumi būvniecībā? Jā, Ainārs, tas ir ļoti labs čomaks, kurš ļoti draudzīgs, izpalīdzīgs, vienmēr palīdzēs. Tāpēc Ainārs @ozichannel.lv mums ir filiāli, jā, un varat rakstīt e-pastu. Tā arī izdomā dažreiz tādas viestas. Mēs daudz domājam, vai mēs liksim viņu šādi, vai mēs liksim viņu šādi, vai mēs liksim viņu šādi. Un te beigās mēs liekam šādi, tāpēc, kad Oskars pateica, ka mēs daram tā. Jā, tieši tā, tāpēc, ka aiz manīm piedara pēdējais vārds, es esmu galvenais. Oskar, ar ko es saistīts, kad tās sliekas ir tik krasnas? Cilvēks ierakstiet komentāros, no kāds liekas aug, tāpēc viņas paliek krasnas, jo, principā, viņas dzīvo zemē. Es pat nezinu, ko viņas ēd. Es arī nezinu. Es tā kā zemi laikam nezinu. Nav zemē. Es nezinu, ko. Viņiem ir laba radība, ka viņi var pārtikt no melnzemes. Ļoti ērti, ne? Oh, nu, kāds tu malc? Piebūvē, jā? Nu, kāds tu malcīts, nu? Pasties, kāds mēs krūtās piebūvas taisam. Ļoti labi. Malcīts, nu. Nu, kā ir, tā ir. Nu. Man tās zemenes nešķi jāliek, ja? Ko lūdzu? Man tās zemenes būs tagad viss jāstāda. Jā. Ko tu domā? Pasties, cik smuki visā. Viņš ir līnijā, ja? Ori, kur zemnīca ir. Ai, labi, kāds starpība, kā viņš ir. Galvenais. Kāda starpība? Galvenais ir mīlestība ģimenē. Jā, te nav vienādi, nu. Nē, nu, estēti var neskatīties mūsu vlogus, jo mums nav viss ideāli līnijā. Tur zemenes arī, zini, neaug viņas tādas. Viņas... Tu aizgāji parādi lielo tomātu. Ej, tu nostās, ka mums ir pirmā sarkanā zemene. Ko, pilnīgi sarkana? Viņas ātri, viņa vēl vakar vai kad nebija tik sarkana. Nebija. Bet viņai jābūt vēl sarkanākai, lai viņa ēst. Taču negaidām. Galvenais, lai putni nenozog. Būtu klīts jāliek. Ejam tomātu parādi. Jā, tomāts ir ļoti skaists. skaists. Kur rukolas vienkārši eju saiku un graužu. Man slēpnums, skaties. Pasties, kāds tomāts. Nu, tur kāds komentārā rakstīja, ka mums nekas neizaugs. Viss mums izaug. Mums viss izaug. Pirmkārt, šīs siltākā vieta, otrkārt, re, kur ir aizvējš. Tomātiem, rekuri tomāti, rekuri tomāti. Ui, kā mēs tomātu sēdīsim, ja? Gais pagājuši gadu tie gurķi, kas nogrima. Mums starp citu Titanikā. cilvēki prasīja komentāros, video jau iznāk vēlāk nekā, ja? Rīt ir Jāņi. Jā. Nu, mēs teikt gatavosimies Jāņiem. Jā. Par gatavošanos nākamajā sērijā. Un, ko es gribēju teikt? Kaut ko samalot gan jau. Nē. Tagad mēs cenšamies likt 2 reizes nedēļā sērijas. Varbūt dažreiz ceturtdienās un svētdienās, ja? Jā. Ceturtdienās 5, svētdienās 9. Var gadīties, kad ir lietains, par cik ļoti slikts laiks, man tik daudz sērijas var neiznākt, un es varbūt kādu ceturtdienu izlaidīšu, bet principā centīšos. Paldies memberiem. Paldies, es cenšos pieturēties aptuveni ap 30 minūtēm sērijā, ja? Nu, plus vēl pāris minūtes. Jā. Un tāpēc šī sērijā mēs te kosmētiku veicām mūsu villā, ja? Es iesāku to grīdu. Cik viņš mīļi guļ pasties. Būciņš. Būciņš čučiņā. Es iesāku būvniecību, bet man tagad, šie sērijas vairs nevar turpināt. Nākamajā sērijā mēs taisam jau augšu. Vienmēr sakot, ķeramies klāt pie šķūņu būvniecības. Jā. Un, ja mums būs iespēja un būs jēga, iekļausim nākamajā sērijā mazliet kaut ko vēl no Jāņiem. Ja? Vai nu villā būvniecība, vai daļai varbūt kaut kas no Jāņiem būs. Nu, mēs nevaram solīt. Jā, jo tur būs varbūt Oskars tās sadzersies dejos striptīzi, mēs taču neiesim šo filmēt. Cilvēki, un es nezinu, vai es gribu kādu svešu filmēt baigi, nu tur tā kā. Oi, kā baigi tu kādam prasi.
Viņš nekad neko neprasa, viņš vienkārši kaut ko filmē un viss. Labi, viss tad paldies par uzmanību, paldies par laikiem. Tiekamies nākamajā sērijā un būvējam šķūni. Jā? Aha. Re, kur jūs arī šitā darat, ja es negribat, lai nezāles aug, jūs liekat kavralīnu. Oskars teica, ka viņš visā šī garumā uztaisīs tādu kavralīnu. Es pareizi sapratu? Jā, Diana teica, ka viņa ir gatava pieņemt to, kur met ārā miskastē kavralīnas cilvēki vedat viņai. Viņa ņēma smirdīgas, nesīs vienalga. Ko tu